Mīļie draugi, man jums ir ārkārtīgi svarīga ziņa. Ļoti sen neko neesmu publicējis, bet šis notikums ir kliedzošs tātad par šo ģimeni, kuri pazaudēja savu bērnu. Dēļ tā, ka viņi nebija potējuši ar difterijas poti. Un tagad ir noticis neiedomājamais. Abus vecākus valsts policija ir arestējusi par to, ka viņi it kā slikti izturās pret saviem bērniem un ka nevēlas bērnus ārstēt ar šos lielās farmas medikamentiem un lielajā farmas sistēmā. Centīšos jums tagad izstāstīt visu, kas man ir zināms par šo. Vērtējiet kritiski, jo es tātad neesmu šīs informācijas pirmavots, es to savācu no cilvēkiem, kas ir tuvāk šai lietai. Bet nav nekāda pamata, ka viņi man melo. Tātad visa šī informācija ir katastrofāla patiesībā. Tātad vēlreiz par visu no sākuma, tātad kas tad vispār ir noticis? Tātad, kā jūs zinat, tad bērns tātad saslima ar difteriju un viņu aizved uz slimnīcu, viņu ārstēja. Un ārstēja viņu ar ļoti spēcīgiem medikamentiem. Tik spēcīgiem, ka viņam atteica nieres. Un 4 no rīta nieru aparāts apstājās darboties tādēļ, ka bija jānomaina filtrs. Un to filtru nemainīja, un viņu atslēdza no tā aparāta. Un protams, ka nieres viņam vairs nespēja turpināt darboties. Un tāpat laikā mēdījos stāsta, ka viņš ir miris no difterijas. Vai nav gadījumā tā, ka viņš ir miris no šīs dramatiskās ārstēšanas? Un tas nav viss. Ir vēl trakāki fakti. Tātad viņu ved uz operāciju, lai ieliktu viņam sirds stimulātoru zem ādas. Iedomājieties, tas nav nekas, kas tieši saistīts ar difteriju, tikpat labi sirds stimulators varbūt arī virs ādas, un zem ādas to, ja tik šausmīgi vajag likt, var likt tad, kad pacienta stāvoklis ir stabilizējies. Bet viņam, kad viņa stāvoklis bija smags, viņam taisīja tādu manipulāciju. Bez tam visas šīs manipulācijas nav saskaņotas ar vecākiem. Vecākiem pēc tam, pēc fakta jau, kad bērns bija miris, centās iegrūst papīrus, kur viņi apliecina, lai viņi parakstās, ka viņi piekrīt visām šīm manipulācijām. Vecāki, cik man zināms, atteicās to darīt, uzdeva jautājumus. Un kas notika tālāk? Tātad abi pārējie bērni arī bija slimnīcā. Viņiem difterija neuzrādījās analīzēs, ja? Tātad viņus vecāki izņēma no slimnīcas, loģiski. Jo neviens normāls vecāks lielās farmakoloģija un visai šai sistēmai neusticās. Tas, kam ir kaut nedaudz palikuši saprāta padzīmes, īpaši pēc šīs milzīgās Covid afēras, ka tagad pasaulē no vakcīnām mirst miljoniem cilvēku, ir paaugstināta mirstība kopējā statistikā, jūs varat paši par to pārliecināties visās tā saucamajās civilizētajās rietumvalstīs. Lūk, un tālāk, ko izdarīja valsts policija? Ja, tātad tas ir viss neiedomājamais uzbrukums satversmei, konstitūcijai, starptautiskiem līgumiem, ko Latvija ir parakstījusi. Viņa šorīt, sestdien no rīta, arestēja abus vecākus par to, ka viņi nerūpējās par saviem bērniem. Tā vienkārši izsakoties. Ja, tas juridiskais formulējums varbūt ir arī specifiskāks, bet nav tāda konkrēta panta, jo nevar arestēt nevienu, ka tu nevakcinējies, ja, vai ka tu atsakies no vakcinēšanās. Bet viņi izdomāja tādu pantu, ka viņi tā kā nerūpējās par saviem bērniem. Piemēram, es uzskatu, ka tieši, ja bērnus nevakcinē, tad tā ir tieši rūpēšanās par bērniem. Jo neviens saprātīgs cilvēks ar farmas medikamentus, it sevišķi vēl eksperimentālus, nepumpēs saviem bērniem. Un palasiet, draugi, tie, kuri netic, palasiet par visu informāciju par difterijas poti. Difterijas potes dokumentācija ir skaidri un gaiši rakstīts, kad šī potēšanās neizslēdz iespēju, ka jūs varat arī saslimt ar difteriju. Saprotat?
Tā nav 100% garantija tagad, lai varētu teikt, ka viņi nebija potējušies un tāpēc saslim. Tāpat jūs potēsieties un saslimsiet. Atcerieties, kā Covid laikā bija, cik cilvēki potējās, tāpat saslim. Un turpina vēl saslimt. Un vēl vairāk cilvēki saslimst, tāpēc, ka viņi ir tieši potējušies. Saprotiet? Tādēļ visi šie te apmātie policisti, apmātie žurnālisti, apmātie slimnīcu darbinieki, kuri tagad uzskata, ka šo te lielās farmakoloģijas produktu uzspiešana cilvēkiem, vecāku arestēšana un ir tagad veids, kā piespiest cilvēkus lietot šos viņu produktus. Pēc tā tas viss izskatās, un šī izskatās pēc tipiskas paraugprāvas, te nav runa tikai par šo vienu ģimeni, šeit runa par katru no mums, jo tad jau sanāk ir tāds precedents, ka ja tu atsakies saviem bērniem dot eksperimentālus, nepārbaudītus medikamentus, kuriem nav 100% garantijas, ka viņi, piemēram, tev glābs no difterijas vai no kādas citas slimības, ja tu to atsakies lietot, tad jau tevi var arestēt, iedomājieties, līdz kam mēs esam nonākuši. Un es visiem, un īpaši visiem policistiem, kam par to būs personīgi jāatbild, un tas laiks mums pienāks, ka mums būs personīgi par to jāatbild. Oviedo konvencija, kas Latvijā ir spēkā, izlasiet Oviedo konvencijas 5. pantu, kas tur rakstīts. Tur rakstīts, ka jebkuru medicīnisku manipulāciju drīkst veikt tikai ar personīgu piekrišanu. Un šajā gadījumā tikai ar vecāku piekrišanu vai tikai ar paša piekrišanu. Un nevienam to nedrīkst uzspiest. Un vēl pasaka Dievs, kādu par to arestēt. Jūs esat prātu zaudējuši. Jūs esat savu cilvēcību zaudējuši. Tādēļ mums katram, es aicinu katru vienkārši izteikt savu viedokli par visu šo notikušo, jo tā ir neticams vājprāts, kas notiek. Un neticama likuma pārkāpšana. Jo šī Oviedo konvencija, uz ko es atsaucos, viņa ir juridiski augstāka par jebkuru likumu. To jums neviens no šiem te noziedzīgiem mēdiem, kā LSM vai tur Delfī vai TVNS, to jums nekad nepateiks. Un tā tas ir. Jūs to jebkuram juristam pajautāsiet, jūs redzēsiet, ka tieši tāda ir tā atbilde. Jo starptautiskie līgumi, kam Latvija ir pievienojusies, ir ar augstāku juridisko spēku nekā likumi. Nekā ministru kabinetu noteikumu, kam ir vēl zemāks spēks. Tādēļ tas ir kā akmenī iecirsts, ka jebkuru ārstniecisku procedūru vai ar veselību saistītu manipulāciju drīkst veikt tikai ar personas piekrišanu. Ja persona nav pilngadīga, tad ar vecāku piekrišanu. Un vecākiem ir pilnas tiesības izlemt, kā ārstēsies viņu bērni, kā viņi paši ārstēsies. Un valstī nav tur jāiejaucās. Kategoriski valstī tur nav jāiejaucās. Un visi šie te cilvēki, kas šobrīd veic šīs te kratīšanas, arestus, kas jau ir, cik es zinu, atņēmuši šiem vecākiem tiesības uz bērniem, un šie 2 bērni vēl atrodas slimnīcā šobrīd, un viņi tiek arī tur zāļoti. Lai arī viņi tika izņemti piekdienu ārā, un viņi jutās labi, viņiem nekas tāds nebija, lai viņus spundētu slimnīcā iekšā. Un paldies Dievam, sabiedrība pietiekoši lielā mērā ir pamodusies. Mēs neusticamies tām slimnīcām, mēs neusticamies lielai farmai, mēs neusticamies tiem ārstiem, kas vienkārši grib šos te farmas produktus uzspiest. Un vēl vairāk, ja tur iesaistās jau tagad arī policija, kas grib uzspiest faktiski farmas produktus. Un vēl trakāk, vai šies farmas atbild par saviem produktiem? Vai ir bijušas kaut kādas paraugprāvas par Covidu, cik daudz cilvēku ir miruši no vakcīnām, no visiem šiem blakus efektiem un cietuši? Ir kāds par to atbildējis? Ir uzņēmies kāds personīgu atbildību? Neviens. Un tas ir, protams, tikai laika jautājums, bet šī noziedzīgā vara, kas šobrīd ir pie varas, viņa nekad to neizmeklēs. Nekad nepieļaus to izmeklēšanu. Bet, kā mēs zinām, tad neviena vara nav mūžīgi draugi. Un katram būs jāatbild. Arī Rukam, Siliņai, visiem būs par to personīgi jāatbild. Un jūs redzēsiet, tas laiks pienāks. Tādēļ izplatiet informāciju, visa šī te propagandas sistēma taisa par paraugprāvu, lai varētu iebaidīt vecākus,
lai varētu teikt, ka ja tu nepotēsi savu bērnu vai nepiekritīs kaut kādām manipulācijām medicīniskām, tad mēs tev vienkārši arestēsim vai atņemsim tavus bērnus. Nekā tam līdzīga nebūs. Jūs sapratāt? Nekas tam līdzīgs nenotiks. Un mums visiem vienkārši šobrīd ir jāsadodas rokās un vienkārši jāiestājās par veselo saprātu. Ir jāiestājās par likumu, par Oviedo konvenciju. Un arī šiem tiesnešiem, šiem pērkamajiem neliešiem, kuri nekad Covid laikā, kad mēs vienmēr rakstījām par šo Oviedo konvenciju, nekad viņu nepieminēja. Viņiem arī par to būs jāatbild. Un viņiem ir beidzot jāsāk piemērot šie te augstāk stāvošie tiesību akti, kas Latvijā ir tieši piemērojami. Tādēļ palīdzēsim šai ģimenei. Šeit zemāk es arī ielikšu kontu. Patiesībā augstāk šim video arī jau tas konts ir ielikts. Lai būtu iespēja atbrīvot viņus no šī te aresta, lai būtu iespējams samaksāt advokātiem un lai arī bērns būtu iespējams izņemt no šīm slimnīcām, kur viņus taisās pārzāļot ar farmas medikamentiem. Veselus cilvēkus vienkārši iespundē slimnīcā un tēlo, kad baigi tagad rūpējās par bērniem. Klausaties, rūpes par bērniem, tas ir nelietot liekus medikamentus. Nelietot viņus. Ir sevišķi tādus, pa kuriem neviens neuzņems atbildību, un ir sevišķi tādus, kas neko negarantē. Tā kā šī vakcīna pret difteriju. Tā nav garantija, ka tu nesaslims ar difteriju. Izlasiet, kas tur uz tās vakcīnas ir rakstīts. Punkts.